Viņa ir interesants nosaukums. INP-SIA, Ikšķils novada pašvaldības SIA, INP-SIA, Ikšķils māja, ja? Bet tā ir statūta kapitāla sabiedrība. Bet kāda starpība ir vai akciju sabiedrība, vai privāta SIA, vai SIA ar dažādām šīm te īpašnieku kapitāla daļām. Šis mums SIA ir ar pašvaldības 100% kapitāla daļām. Un kādi mērķi bija, kādi apsvērumi, ir ļoti lielas problēmas arī aģentūras statusā, kas ir arī vēl pagaidām arī vēl ir valstī šāds te apsaimniekošanas komunālo dažādu pakalpojumu sniegšanas forma, bet valstī, diemžēl, mums ir radīts tas, ka mēs pazaudējām vienu lielu projektu, kur bija sagatavota dokumentācija konkrēti pilsētas centrālajai daļai, katlu mājas un siltumu tīklu rekonstrukcijai. Mūs šo projektu nepieņēma ļoti vienkārši iemeslu pēc, kad šeit šādas tiesības aģentūrai nav, jo viņiem nav šīs licences, kas ir nepieciešamas gan siltuma ražošanai, siltuma pārvadīšanai un ūdens visiem šiem pasākumiem, jo šādas licences var saņemt tikai kapitāla sabiedrība. Un punkts. Ja, redziet, mēs jau tādā periodā jau zaudējām ļoti lielu naudu. Ja, tas jau pirmais iemesls, ko mani kolēģi ļoti labi zina. Ja, kad šāda forma ir SIA, arī ir tas glābiņš, ja, un tas risinājums. Bet šeit tā starpība iedzīvotājiem jau nav jūtama. Tas ir vairāk, kā mēs administrējam, kā mēs nodrošinām. Un šādā formā mēs varam daudz efektīvāk nodrošināt. Un mums ļoti liels mērķis bija tas jūsu pieminētais derīgais izraktenis, kas ir Smilts Grants, kur ir pašvaldība sakārtojuši šo karjeru, kur arī jāsaņem licences, urbumi, ja noteikti projekti jāsagatavo, tas atkal viss administratīvais pasākums liels. Un šī licence, kas nosaka, kad mums tā licenzība patreiz ir tāda savāda, ir, kad mēs varam tikai šo derīgo izrakteni patreiz izmantot pašvaldību ielu un ceļu remontiem, ja? Bet tādai komerces darbībai patreiz mēs nevaram. Ja? Un mums tās ieguves ir apmēram ap 1 000 000 kubikmetri, ja? Tā kā mēs izdarīsim pamatā, tas daudzums pietiek, lai patreizējos novada ceļus un ielas sakārtot. Ja? Bet, protams, lai sakārtot arī visu šī sagatavošana, transporta, iekraušanas lieta. Par asfaltētiem ceļiem negrūti tuvākā laikā tā ļoti daudz cerēt. Ja? Bet es domāju, mēs strādājam vēl vienu tādu ļoti interesantu lietu, ko varbūt arī daudzi nezina. Es viņu saucu par minerālu mēsliem, ja? Kad ir šis grantētais segums, protams, kur ir intensīva transporta plūsmiņš puti. Ja? Ir cilvēkiem mājas, un viņiem ir ļoti nērti, ja? Viņiem traucē visi šie, jebkuram traucētu. Un tad šie minerālu mēsli, tāds balts granulas, ja? Kā viņš tur saucās, ja interesē ar papīros apskatīties, viņu uzkaisot apmēram aiziet 300 kg uz tekošo kilometru, šis ceļš neputa. Viņš savalka, viņš kogulē, ja, norieģēja to grants kārtu, ja, viņš pamatā neputa caur sezonu. Ja, protams, ir ļoti intensīva lietas perioda, viņš var izskaloties tā tālāk, bet viņam ļoti efektīvi.